es vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka izskatāmais priekšlikums ir pretrunā ar objektivitāti lēmumu pieņemšanā. Gan valsts pārvaldes iekārtas likuma, gan administratīvā procesa likuma pamatā ir objektivitātes un tiesiskuma nodrošināšana valsts pārvaldē. Un šo mērķi likumdevējs sasniedz ar padotības un institucionālās kontrolas mehānismiem, kas paredz, ka zemākas iestādes pieņemto lēmumu un faktiskās rīcības pārbauda veids augstākā iestādē. Un te nu ir jāsaka, ka šis priekšlikums paredz, ka valsts vides dienests vienlaikus gan organizē IVN procesu, gan izvērtē IVN ziņojumu, sniedz atzinumu un galu galā arī pieņem galīgo IVN akceptu lēmumu. Un šādā modelī samazinās institucionālās kontroles elementi, jo viena un tā pati iestāde kļūst gan par izvērtētāju, gan galīgo lēmumu pieņēmēju. Un retorisks ir jautājums par to, kāda ir iespēja, ka iestāde objektīvi izvērtētu visus apstākļus, nāk klajā ar jauniem kritērijiem un varētu pieņemt lēmumu, kas ir pretējs jau pašreiz pieņemtamam lēmumam, jeb atzinumam. Un šeit uz sienas jūs varat lasīt Latvijas Republikas Satversmes 2. pantu, kas nosaka, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Un tur nav nekas teikts, ka kaut kas par valsts vides dienestu. Un tāpēc ieklausīsimies tautas vietējo iedzīvotāju viedoklī. Es pats esmu bijis vairākās vēja parka sabiedriskajās apspriešanās. Un ir bijis gan tādas apspriedes, kur nav ieradies neviens iedzīvotājs, ir bijušas tādas, kur ir 8, ir bijušas tādas, kur ir 20, un ir bijusi arī tāda, kur ir vairāk nekā 200 iedzīvotāju. Tās visas ir notikušas Dienvidkurzemes novadā, teritoriāli lielākajā novadā Latvijā. Un tur ir pavisam vienkārši nomērīt šo vidējo temperatūru, kur tad iedzīvotāji neiebilst vēja parku būvniecībai un kur tie ir viennozīmīgi pret. Es personīgi neesmu pret atjaunīgās enerģijas ražošanu, pret vēja parkiem, bet man pārliecība ir, ka jāatrod vietas, kur to darīt, sabalansējot sabiedrības, pašvaldības, vides un uzņēmēju intereses. Piebildīšu, ka balsoties uz šiem kritērijiem, arī Dienvidkurzemes novads ir apstiprinājis vairākas vēja parku projektu ieceres dažādās stadijās. Kolēģi, atbalstot šo priekšlikumu, mēs nonāksim arvien skumjākā situācijā, ja ņem vērā aspektu par ieklausīšanos sabiedrības viedoklī. No salīdzinoši labas situācijas, kur sākotnēji par ieceru akceptu lēma demokrātiskā procesā vēlētās vietvaras, kuras vislabāk redz vietējo iedzīvotāju vajadzības un teritorijas izmantošanas mērķus, tad sekoja, ka šī atbildība ar enerģētiskās drošības likumu tika pārcelt uz ministra kabineta lemšanas līmeni, un šobrīd mēs esam pavisam tādas traģikomiskas situācijas priekšā, kur visu darīs viena institūcija. Ierēģi, kur organizēs IVN procesu, izvērtēs ziņojumu, sniegs atzinumu un vēl arī pieņems galīgo IVN akceptu lēmumu. Un pamatojums priekšlikumā, ka valsts pārvaldē lēmumu pieņemšana pēc iespējas jādeleģē uz leju, manuprāt, ir absurds. Un pamatojumā principā arī, kā to raksta viena no biedrībām, kas mums adresēja vēstules, tad, ja tā turpināsim, tad drīz tiešām nonāksim līdz situācijai, kur vēja parka ieceres apstiprināšanu pieņems valsts vides dienesta reģionālās nodaļas inspektors. Veicināsim, kolēģi, sabiedrības uzticēšanos lēmumu pieņemšanas procesam un aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!